Sveiciens no Art Embassy. Pastāstīšu jums šajā video, kā iesniegt priekšmets mūsu izsolē no mājām. Tas jums būs lētāk, ērtāk un ātrāk nekā nesot pie mums katru priekšmetu. Tātad jāielogojas savā kontā. Jums tāds nav, tad tāds ir jāizveido. Man jau tāds ir. Ielogojamies. Tālāk spiežam uz savu vārdu un izvēlamies funkciju opciju maks. Tas ir tāds virtuāls maks, kurā jūs ievietojat naudu, lai varētu veikt apmaksu par priekšmetu ievietošanu. Katra priekšmeta ievietošana izsolē maksās €50. Spiežam podziņu papildināt. Izvēlamies jebkuru no maksāšanas veidiem un summu. Piemēram, €15 būs 10 priekšmetiem. Es neko nemaksāšu, jo man jau šeit naudiņa ir. Tātad, kad jums parādās šeit jūsu virtuālā nauda, spiediet vēlreiz uz savu vārdu un iesniegt lotu izsolē. Iesniegt lotu izsolē, tālāk jau pievienot jaunu. Izvēlamies sadaļu. Manā gadījumā tas būs mēbeles. Rakstam nosaukumu. Tas man būs Biedermeier stila galdiņš. Stila galdiņš. Un te tāda poga tulkot, spiežam, notulkosies 3 valodās. Diezgan labi notulkosies. Izvēlamies periodu. Ja zinām, tad izvēlamies. Ja nezinām, tad vienkārši svītriņu. Šeit būs 19. gadsimta beigas. Valsti. Ja zinām, tad norādam konkrētu. Ja ne, tad tikai reģionu, varbūt Eiropa un tā. Šeit būs Latvija. Un aprakstā rakstam, tad ir ko rakstīt, piemēram, pēc restaurācijas. Vai kādas īpašas pazīmes, vai ir zināms autors, kas ir to izgatavojis un tam līdzīgi. Un arī pierakstīšu, ka priekšmets izsoles izstādē nav apskatāms. Mēbeles pie mums vest nevajag. Tās vienkārši safotografējam, ievietojam izsolē un piegādes veiksim tad, ja būs noticis darījums. Izstādē nav apskatāms. Lūk, notulkojam. Tālāk materiāls. Ja nezinām, kāds koks, te vienkārši koks. Šeit būs bērs, tāpat arī porcelāns, bronza un sudrabs un tam līdzīgi. Augstums, garums, platums izmēros. Notulkojam. Un sākuma cenu uzlikšu €1 šai lotei. Tālāk ir 2 varianti saglabāt melnrakstu un iesniegt. Melnrakstu jūs varat izmantot tādā gadījumā, ja jūs gatavojat preces kādai no nākamajām izsolēm. Piemēram, Ziemassvētku izsolē kaut kādas specifiskas preces vai kādai citai. Es iesniegšu uz tekošo izsoli, kas notiek katru mēnesi. Atlicis vēl tikai pievienot fotografijas. Vismaz 3. Labāk vairāk, lai redzams visas vietiņas, kas ir jāredz, vai kādi defekti, vai kādas zīmes, vai paraksti no visām pusēm. Vienkārši iezīmējam, vilnas ieliks un spiežam iesniegt. Lote aiziet uz izsoli. Īsumā var pastāstīt par noteikumiem. Ja viņi tiks pārdoti līdz €15, tad jums papildus nekas nebūs jāmaksā. Šeit ir noteikumi. Ja viņa tiks pārdota virs €15, no tā, kas ies uz augšu virs €15, būs izsoļinājuma komisija 15%. Ja tās būs gleznas, tad papildus būs 5% autora tiesību aģentūrai. Tas, principā, viss, nekas sarežģīts. Tālāk uzspiežam uz savu vārdu un iesniegtās lotes. Te ir izsoles. Šeit mēs sniedzam uz septembra izsoli, uz 85. uzspiežam virsū. Tas jau ir iesniegts. Tā, šeit būs mūsu galdiņš. Katrai precei parādās šāds te artikuls. Ja tās ir preces, ko jūs vedīsiet uz izstādi, sudrabi, gleznas, porcelāni, tad šo numuriņu vajag ar nelielu uzlīmēt uz katras no precēm. Atvedot pie mums, mēs zināsim, kas ir atvests, kas to ir atvedis, par kādu sākuma cenu un tam līdzīgi. Tā. Tālāk varam sniegt nākamās preces. Paldies par uzmanību!